Viņš mēģina nomazgāt pelnus zem virtuves krāna, lejot ūdeni glāzi pēc glāzes sev uz galvas. Ūdens tek leju pa muguru, viņš sāk trīcēt no augstuma. Tas notiek katru dienu, katru stundu, katru minūti, viņš sev saka. Ikvienā valsts daļā. Uzskat, ka tev ir paveicies, jo esi izglābies un palicis dzīvs. Uzskat, ka tev ir paveicies, jo šobrīd tu neesi ieslēgts automašīnā, kas drāžas ar milzīgu ātrumu un neesi iemests kādas dongas dibenā ar lodi pierē. Uzskat, ka arī Lūsijai ir paveicies. Galvenokārt Lūsijai. Ja tev kaut kas pieder, tu uzņemies lielu risku, vienalga, kas tas būtu. Automašīna, kurpju pāris, cigarešu paciņa. Mantu nav pietiekami daudz, lai pietiktu visiem. Nav pietiekami daudz automašīnu, apavu, cigarešu. Ir pārāk daudz cilvēku un pārāk maz lietu. Viss, kas ir jālaiž apgrozībā, lai ikvienam būtu iespēja kaut vienu dienu būt laimīgam. Tāda ir teorija. Turies pie šīs teorijas un tās sniegtā mierinājumu. Te nav runa par cilvēku ļaunumu, tikai par milzīgu asinsrites sistēmu, kuras darbībā žēlumam un šausmām nav nekādas nozīmes. Tā ir jāskatās uz dzīvi šajā valstī, šādā schematiskā aspektā. Pretējā gadījumā tu vari sajukt prātā. Automašīnas, apavi un arī sievietes. Šajā sistēmā ir jābūt kādai nišai sievietēm un tam, kas ar viņām tiek darīts. Lūsija ir piegājusi viņam no muguras. Tagad viņa ir pārģērbusies biksēs un liet uz metālī. Viņas mati ir atglāsta atpakaļ, seja ir tīra un pilnīgi tukša. Viņš skatās viņai acīs. Mana dārgā, mana visdārgākā. Viņš saka un pēkšņi aizrīs ar asarām. Viņa nepakustina ne pirkstu, lai viņu mierinātu. Tava galva izskatās briesmīgi, viņa atzīmē. Vanas istabas skapītī ir bērnu eļļa. Uzsmērē mazliet. Vai tā mašīna arī ir nolaupīta? Jā, es domāju, ka viņa aizbrauc Elizabetes ostas virzienā. Man jāzvan policijai. Tu nevari. Telefons ir sadragāts. Viņa attālinās. Viņš sēž uz gultas un gaida. Lai gan viņš ir ietinies sagā, viņš joprojām trīc. Viena no viņa plaukstas locītavām ir pietūkus un sāpīgi pulsē. Viņš nevar atcerēties, kā to savainoja. Jau krēslo. Šķiet, ka visa pēcpusdiena ir paskrējusi viena acu mirklī. Lūsija atgriežas. Viņi ir pārdūruši kombim riepas. Viņa saka, es eju pie Ettingera, būšu drīz atpakaļ. Viņa mirkli klusē. David, kad cilvēki jautās, vai tu varētu stāstīt tikai savu stāstu, to, kas notika ar tevi, viņš nesaprot. Tu stāsti, kas notika ar tevi, es stāstīšu, kas notika ar mani, viņa atkārto. Tu pielaic smagu kļūdu. Viņš saka balsī, kas strauji pārvēršas par ķērcienu. Nē, nepielaiž, viņa atbild. Mans bērns, mans dārgais bērns, viņš iesaucas, izstiepjot pret viņu rokas. Kad viņa nenāk, viņš noliek malā segu, pieceļas un saņem viņu rokās. Šajā apskāvienā viņa ir stīva kā stabs. Labdien! Jūs klausāties Telos aplādi, un ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis, Agnes Irbe, Juris Rudevskis. Jūs tikko dzirdējāt fragmentu no Austrālijā dzīvojošā dienvidāfrikāņu rakstnieka Džona Maksvela Kudzē romāna Negods, angliski Disgrace, kas nāca klajā 1993. gadā, un 2003. gadā tika latviski izdots arī grāmatas tulkojums, bet 2008. gadā uzņemta ekranizācija ar manuprāt, pārliecinoši Džonu Malkoviču galvenajā lomā. Šī grāmata arī, par kuru mēs šodien runāsim, un kuras fragmenti jūs šodien dzirdējāt, arī saņēmusi Nobela prēmiju literatūrā 2003. gadā. Kudzē ir arī daudz slavenu romānu autors, iespējams viens no mūsdienu pazīstamākajiem angliski rakstošajiem novelistiem. Arī kritiķi augsti vērtēts, saņēmis Bukera balvu, vēl cits apbalvojums. Nobela balvu literatūrā viņš saņēma kā 4. autors no Āfrikas tobrīd un 2. autors no Dienvidāfrikas Republikas. Latviešu tulkojumos mēs zinām, piemēram, darbu Lēnīgais, Slowman, Jēzus bērnību, angliski varbūt ir dzirdēta Elizabete Costello, Gaidot barbarus un arī viņa vairākas autobiogrāfiskās novelas. Zīmīgi, ka šī darba Negoda sakarā autors bija spiests pamest dzimto Dienvidāfriku un pārcelties uz Austrāliju, jo viņu apsūdzēja stereotipu izplatīšanā pret melnajiem šajā postaparteīda
Dienvidāfrikas Republikā, par kuru ir lielā mērā arī grāmatas stāsts. Tur visu to trauksmi un nemieru sacēla, protams, arī fakts, ka šāda grāmata, it kā nomēlnojuši pa Dienvidāfriku, saņēma Nobelprēmiju literatūrā, kā tā kā šausmu vai biedināšanas literatūra. Grāmatas pēcdzīve ir ārkārtīgi auglīga arī šodien. Tas joprojām ir viens no visvairāk apspriestajiem mūsdienu romāniem. Par to debatē gan koloniālismu, postkoloniālismu kontekstā, gan izvarošanas traumu kontekstā, gan MeToo kustības kontekstā, kas šķiet šobrīd jau sāk noplakt. Un kaut kādā ziņā šī MeToo kustība arī reaktualizēja grāmata ļoti daudz tēmas, jo galvenais varonis ir akadēmiķis, universitātes profesors ar, ja tā var teikt, nepiedienīgām tieksmēm. Un par grāmatas saturu mums varētu pastāstīt, par sižetu varētu pastāstīt Agnese. Jā, un tad mēs dosim vārdu Jurim. Es mēģināšu ļoti ātri saspiest negodu pāris rindkopās. Tā ir diezgan, varētu lietot vārdu šokējošu grāmatu. Es lasīju 3 reizes, vienmēr nošausminos. Un saku sev, ka autors ir ļoti, ļoti labi spēja panākt to iekšējo sašutumu un dusmu sajūtu. Ja? Kad tu lasot to vīsti dūres un saka, nē, tā nevajag rīkoties, ir jādara pilnīgi citādāk. Ja? Romāns ļoti drūms. Uzmanieties no filmas, kur pieminēja Krišjānis, jo filmā, kurā ir ļoti daudz labi elementi, piemēram, ļoti skaisti tiek parādīts Dienvidāfrikas ainavas, kas nozīmīgs motīvs tam, kāpēc šie baltie fermeri ir tā pieķērušies šai zemē, kas ir arī viņu dzimtene un nevēlas no turienes aiziet. Uzmanieties no filmas, jo tur priekšpēdējā un pēdējā aina ir apmainītas vietām. Ja? Tad filmā ir tā, ka priekšpēdējā aina ir ar suņa eitanāziju tajā veterinārajā klīnikā, un tad ir pēdējā aina, kur ir tā kā vēl viena saruna galvenajam varonim ar viņu meitu, un kur ir kaut kādas tā kā izlīguma elementi, pozitīvāks skats uz nākotni, jauns sākums, kaut kas tam līdzīgs. Grāmatā nekā tāda nav. Grāmatas nobeigums ir bez cerību stara. Ja? Tagad es ātri izstāstīšu to saturu. Tiem, kas nav lasījuši, piedodiet, ja? Mēs vienkārši gribam. Mums ir nepieciešams šeit zināt visu saturu, lai mēs varētu par grāmatu kritiski parunāt. Tad romāna galvenais varonis, tas, no kura skatu punkta šis stāsts arī tiek stāstīts, ja? Ir Deivids Lurijs, kuram ir 52 gadi. Grāmatas pirmais teikums ir šāds. Savam vecumam, tas ir 52 gadiem, viņš pēc paša domām seksa problēmu ir atrisinājis diezgan labi. Tātad tā iesākas stāsts par šo cilvēku, kurš ir 2 reizes šķīries, pasniedzējs Cape Townas universitātē. Viņš pasniedz Cape Townas tehnoloģiju universitātē, bet vispār viņa profesija ir literatūras pētnieks. Viņš sarakstīs vairākas grāmatas, viņš pastiprināti interesējas par Lordu Byronu dzēju, dzīvi, ja, un strādā pie operas un operas sižeta, ja, par šiem jautājumiem, kas viņu ļoti saista. Viņam ir, mēs jau sākumā uzzinām, kaut kur citur Dienvidāfrikā viena pieaugusi meita, Lucija, ja, kas vēlāk arī romānā parādās. Viņš kā vīrietis ar savām, kā viņš pats saka, seksuālajām vajadzībām, tad dzīvi, ko mēs noteikti aprakstītu kā bezatbildīgu un pat izlaidīgu. Ja? Tad viņam ir romāna sākumā attiecības ar kādu sievieti no eskorta servisa. Tad viņš grib ar viņu vairāk satuvināties, lai nemaksātu viņai, ja, bet izveidot tuvākas attiecības. Šī sieviete viņam atsaka, un viņš paliek tā kā bez iknedēļas šīs seksuālām tikšanām, kas viņam ir nozīmīgas. Un viņš tad spēr tādu patiešām pārdrošu soli, jo visā tajā kontekstā. Viņš strauji un pēkšņi izrāda uzmanību vienai no savām studentēm, 20 gadus vecai Melānijai. Un šī meitene, neteiksim tā, ka pretojas šiem seksuāliem uzmanības apliecinājumiem, bet tomēr drīzāk ir noraidoši. Ja? Bet viņš izmanto šo savu vecumu, varu, prasmi, spēju, arī alkoholu, ja? Un tātad šo meiteni paved. Viņiem ir attiecības vairākas reizes, vienu brīdi viņi tur paliek pie viņa dzīvoklī, bet tā meitene ir aizvien vairāk noraidoša. Viņi sāk neapmeklēt literatūras stundas. Tad Deivids Lurijs, kā viņas skolotājs, mēģina izdarīt uz šo meiteni spiedienu. Tev ir jānāk atpakaļ uz studijām, tev ir vismaz jāizpilda, tur jāsagatavojas pārbaudas darbām. Un viņš ieraksta skolas žurnālā, ka meitene ir bijusi šajos kursos, šajās lekcijās, lai gan īstenībā viņa nav bijusi. Ja? Un tur vēl parādās tas, ka meitenei ir vecāki, ir viņai arī draugs, boyfriends, kas sāk draudēt šim profesoram, kurš ir 30 gadus vecāks par meiteni. Un tātad tas viss beidzās ļoti slikti, tādā nozīmē, ka universitāte uzņem
uzzina, ka ir notikusi seksuāla uzmākšanās, ja, un kuras dēļ meitene vispār grib atstāt universitāti, tiek sasaukta komitejas sēde. Deividam Lurijam tiek dota iespēja, teiksim tā, publiski nožēlot, ja, un tad viņš varētu saglabāt savu darbu, bet viņš atsakās to darīt. Viņa attieksme ir tāda ciniski vienaldzīga, un viņš redz to kā savu privātās dzīves sfēru, un nevēlas noteikti iet kaut kādos pāraudzināšanas kursos un tā tālāk. Un tātad viņš savu darbu universitātē zaudē ar skandālu, par kuru tiek rakstīts arī Cape Townas avīzēs, ja, kur viņš tiek parādīts, kā šis baltais varbāk, meiteņu pavedējs, ja, izmantotājs. Un tur arī ir viņa negods. Un tur arī tur ir tas viņa negods. Viņš ar negodu pamet savu to pilsētu, atstājot tur savu dzīvokli. Viņš aizbrauc pie savas meitas, Lūsijas, kura dzīvo tobrīd viena nelielā fermā, kur viņa ir iegādājusies pirms 6 gadiem. Viņa audzē puķis, dažādus dārzeņus, viņai ir arī suņi. Un daļa no šīs fermas, tur ir tā ferma sadalīta gandrīz 2 daļās, pieder tādam viņas apakšniekam, varētu teikt, melnādainam cilvēkam ar vārdu Petrus vai Petrs, kuram ir 2 sievas, 2 ģimenes, ja, un tad tur ir tiek ieskitēts tas, ka tajā postaparteida laikā šis Petrus melnādainos, viņš saņem no valsts arī atbalsts, jo tiek veicināts process, ka melnādainie cilvēki iegūst zemi, ja. Un šīs 2 fermas ir blakus, un Petrus par algu Lūsijai kaut ko strādā, ja, bet ir jūtams, ka tā Petrus ietekme un arī interese par to Lūsijas zemi, ja, ir aizvien lielāka. Un tātad Deivids Lurī, tas tēvs, apmetās pie savas meitas, lai nedaudz palīdzētu viņai darbos, un viņi piedzīvo abi 2 kopā tādu ārkārtīgi traģisku incidentu. Proti, viņi ir abi aizgājuši pastaigāties, viņiem nav līdzi ieroči, viņiem līdzi ir tikai 2 suņi. Mēs visur izjūtam šajā lauku ainas aprakstā tos draudošos, es nezinu, kas tas ir, rasu naids vai kaut kas tam līdzīgs, gandrīz visi cilvēki staigā ar ieročiem, mājas visas ir ar režģiem pie logiem, visiem ir suņi, kas ir trenēti, ja, kad aizsargā tos baltos cilvēkus no uzbrukumiem. Un atgriežoties mājās, tātad Deivids Lurī ar savu meitu Lūsiju redz, kad mājas sētā stāv 3 melnādainie, kas saka, ka viņiem jāiet mājās, jo viņiem vajag piezvanīt. Viņi no sākuma ir neusticības pilni, ja, bet viņi tā Lūsija savā pretīm nākšanā tā kā saka, labi, ieiet iekšā piezvanīt. Un tālāk risinās tādi ļoti spraigi notikumi. Tas rezultāts ir tāds, ka Deivids Lurijs, kurš kaut kādā brīdī saprot, ka ar meitu kaut kas nav kārtībā, ka jau 2 melnie vīrieši ir iegājuši tajā mājā, viņš mēģina viņu glābt, viņam iesit pa galvu, viņu ievelk toaletē, viņu aplē ar degšķidrumu un aizdedzina. Viņam tiek apdedzināta viena acis, visi mati, auss, galva. Un viņš tiek ieslēgts tajā toaletē, viņš saprot, kas ar meitu tiek darīts. Un tad, kad viņš tiek ārā, ir jau par vēlu, jo šie 3 melnādainie cilvēki, 2 no viņiem pieauguši vīrieši, viens tā kā jaunāks, gandrīz pusaudzis. Ja? Viņi ir izdemolējuši māju, izvirojuši meitu, nozaguši mašīnu un nošāvuši visus tos suņus, kas tur ārā ir, ja, tajos būros. Un tad, tas ir tas centrālais, tas traģiskais notikums. Bet romāns īstenībā ir vēl par kaut ko citu. Ja. Romāns ir par to, kas notiek pēc tam. Tātad Deivids Lurī, kurš nepavisam nav šis, teiksim tā, varonis, ja, jeb kādā šī vārda pozitīvā izteiksmē. Viņš visu atlikušo romānu gaitu mēģina pierunāt savu meitu, ziņot policijai tieši par izvarošanu un meklēt šos izvarotājus, ja, ko viņi atsakās darīt. Ja, viņi ziņo tikai par aplaupīšanu. Viņš mēģina panākt, lai šī lieta tiek izmeklēta. Viņam ļoti ātri ir aizdomas, ka Petrus, šis melnādainais kaimiņš, ir kaut kādā veidā iesaistīts šajā traģiskajā izvarošanas un aplaupīšanas stāstā, un aizvien vairāk ir sajūta, ka tieši tā arī ir. Mēs vēlāk uzzinām, ka viens no izvarotājiem, tas pats jaunākais cilvēks, vīrietis, ir radinieks Petrusam. Mēs redzam, ka Petrus viņu piesedz. Tad mēs redzam, ka no melnādaino kaimiņu ģimenes puses nav nekāda pretīmnākšana tajā, ka šeit vajadzētu izmeklēt, sodīt, kādam jāsēž cietumā un tā tālāk. Mēs redzam arī, ka tie citi baltie, kas tur dzīvo, ja, uzskata, ka šī ir tāda lieta, nepatīkama lieta, bet tagad viņi ir beigusies un dzīve turpinās. Ja.
Tātad tas taisnīguma tā rāmja neeksistēšana, ja, ir tas, kas Deividu Luriju aizvien vairāk tajā nokaitina. Bet visvairāk, ka viņš tā kā nesaprot, kāpēc viņa meita necīnās pretī, un vienlaikus meita atsakās arī pieņemt no viņa finansiālu palīdzību, lai pārceltos uz citu vietu, vai pat arī viņš piedāvā viņai pārcelties atpakaļ uz Nīderlandi, jo viņi ir afrikāneri, vai ne? Un pēdējie pāris teikumi no manas puses. Romāns beidzas ar to, ka Deivids Lurija arī uzzina, ka meita ir stāvoklī no viena no šiem izvarotājiem. Un ka viņa paturēs audzinās šo bērnu, tas vēl būtu saprotams, tā ir viņas nostāja. Bet, ka šis kaimiņš Petrus, kura ģimenes loceklis, ir viens no izvarotājiem, piedāvā Lucijai viņu precēt, kļūt par trešo sievu, apmaiņā pret to viņš sniegs viņai aizsardzību pret tālākiem izvarošanas mēģinājumiem, kas, kā noprotams, romānā notiek visu laiku, katru dienu, kā mēs arī dzirdējam šajā fragmentā. Un par to viņiem tad Lucija atdos to zemi, ja, to balto fermu, ja, viņi varēs paturēt tikai savu māju. Tā, un Deivids Lurija neko nespēja šajā situācijā mainīt. Viņš var tikai tā kā atsvešināti vērot to, kas notiek Dienvidāfrikā, ja, pēc aparteida atcelšanas. Un Juri, tad jāiepazīstina klausītājs to, kas notiek. Juri, lūdzu. Kas notiek Dienvidāfrikā? Kāpēc ir tā? Jā, klausītāji varētu jautāt, kāpēc mēs uz sarunu par Kudzē romānu esam uzaicinājuši tieši Juri Rudevski. Tā būtu vietā atgādināt klausītājiem, ka Juris Rudevskis ir, protams, publicējies par Dienvidāfrikas tēmu, arī sniedzis intervijas, kuru pamatā, protams, ir fakts, ka Rudevska kungs ir dzīvojis Dienvidāfrikā. Šķiet diezgan labi pazīst Dienvidāfrikas reālijas un joprojām turpina aktīvi interesēties par šajā valstī notiekošo. Jā, liels paldies. Es domāju, es pacentīšos izdarīt to pēc iespējas koncentrētākā veidā, jo pats šis temats ir ne tikai ļoti sāpīgs un traģisks, bet arī sarežģīts. Un es uzreiz gribētu teikt, ka, lai gan Džona Maksvela Kudzie romāns Negods ir ļoti talantīgi sarakstījis, gan valoda, gan stils, bet tā es gribēju vienkārši pabrīdināt lasītājus vai klausītājus, ka tā nav tā grāmata, kas būtu uzreiz jālasa cilvēkam, kurš grib iegūt priekšstatu par Dienvidāfrikas realitātēm. Protams, šī grāmata ļoti labi parāda šo te, teiksim, mēs par to vēl runāsim, šo te pašapmāna jautājumu, šo te izvarošanas un dominances jautājumu. Taču, ja mēs runājam par Dienvidāfrikas vēsturi un pēcaparteidi Dienvidāfrikas reālijām, tad šo grāmatu varētu salīdzināt ar tādu kā, tas varbūt pat mazliet paradoxāli, to var salīdzināt ar tādu kā viduslaiku turnīra bruņu cepuri, kurai ir tāda šaura spraudziņa, un jūs redzat tikai dažus priekšmetus, tikai tik, cik jums vajag priekšā, lai saskatītu to pretinieku, bet visa lielā aina jums neparādās, kamēr jums šī bruņu cepura ir galvā. Piemēram, un es uzreiz teikšu, šī grāmata, šis romāns runā par tieši pēc aparteida Dienvidāfrika, taču vārds aparteids nekur nevienu reizi romānā neparādās. Jā. Tajā neparādās arī, piemēram, tāda sarežģītā aina, kas ir iedzīvotāju ziņā, un varbūt ar to arī jāsāk, jo tas ir obligāti latviešu lasītājiem, tas būtu jāiegaumē, jo mums ir, cik es esmu pamanījis, ne tikai latviešiem, bet arī daudziem citiem eiropiešiem ir tāds vienkāršots priekšstats par Dienvidāfriku, ka lūk, tur ir melnie un baltie tikai, jā, tūlīt redzēsim, ka tas ir absolūti aplami. Melnie ir pamatiedzīvotāji un baltie ir kolonizatori un apspiedēji. Tas arī ir neprecīzi un pārāk liels vienkāršojums. Un ka lūk atnāca baltie, atņēma melnajiem zemi, un tad melnie tagad vienkārši prasa to zemi atpakaļ, kas ir arī taisnīgi. Un vēl arī to sarežģīja pie mums Latvijā tas, ka mums ir ļoti bieži, tā kā Latvija ir bijusi okupēta, tad latviešiem ir pārāk daudziem no mūsu tautiešiem ir tāda nelāga tendence skatīties uz dažādām citām tālām valstīm caur mūsu Latvijas realitātes prizmu, bet te ir pavisam
teiksim, kaut kas Dienvidāfriku šajā ziņā ar Latviju salīdzināt absolūti nevar. Sāksim ar to, ka Dienvidāfrikas iedzīvotāji veido ļoti krāšņu un daudzveidīgu paleti. Tas ir atsevišķas ilgas lekcijas temats, bet ja mēs lietojam joprojām to klasifikāciju, kas starp citu kopš aparteida laikiem joprojām nosaka Dienvidāfrikas sabiedrības sadalījumu, tad Dienvidāfrikas pamatiedzīvotāji, un pamatiedzīvotājs to domāju, tie, kuri uzskata Dienvidāfriku par savu dzimteni, dalās 4, nevis 2, bet 4 daļās. Dienvidāfrikas pirmie dzīvotāji nebūtu nav melnie. Dienvidāfrikas pamatiedzīvotāji ir tā saucamie krāsainie. Jāņem vērā, ka, ja kāds no klausītājiem varbūt ir bijis Amerikas Savienotajās valstīs vai klausies Amerikas resursus, tad Amerikas Savienotajās valstīs vārds krāsainais, colored, tiek lietots kā sinonīms vārdam melnais. Dienvidāfrikā tas nebūtu tā nav. Krāsainie, tie ir vispirmām kārtām, tie ir tie cilvēki, kurus tādā novecojušā, tagad tos vārdus vairs tā nelieto, ir tradicionāli apzīmējuši vārdiem bušmeņi un hotentoti. Tie bija mednieki vācēji, kuri gan ģenētiski, gan morfoloģiski ir vissenākie un visarhaiskākie homo sapiens uz mūsu planētas. Tie ir tie cilvēki, kurus var atpazīt pēc, viņiem arī tas izskats atšķiras no melnajiem afrikāņiem, jo viņiem ir gaišāka āda, tāda 3-stūrveida seja, iešķības acis. Varbūt kāds no klausītājiem ir redzējis dienvidāfrikāņu kinokomēdiju Dievi sajukuši prātā, kādreiz bija ļoti populāra 80. gados uzņemt. Lūk, tas ir tieši galvenais varonis, ir tieši šis bušmenis, ja? Un viņi apdzīvoja tātad 10, ja ne 100 tūkstoši gadu, viņi ir pamatiedzīvotāji tur. Tad pāriesim nevis pie melniem, bet pie baltajiem. Baltie sāka ierasties Dienvidāfrikā, tātad sākot ar konkrēti 6, bija portugāļi, kas tur apstājās īsu brīdi 15. gadsimtā, bet tā reāli kolonizācija sākās konkrēti 1652. gadā, kad ieradās tur ar savu komandu, tātad Dienvidaustrumāzijas Holandas Ostindijas, jeb Austrumindijas kompānijas pārstāvis Jānis van Rībeks un nodibināja tur tādu faktoriju, kas ir tagad kļūsi par pilsētu, kur mēs pazīstam ar nosaukumu Cape Town, kur arī notiek romāna darbība. Un sākotnēji šī vieta bija domāta vienkārši holandiešus, šī vieta īpaši neinteresēja, viņus interesēja Indonēzija, tā teritorija, kur mēs šodien saucam par Indonēziju. Un sākumā šī zeme tapa kā apgādes vai, teiksim, mūsdienīgi sakot, uzpildes punkts tiem kuģiem, jo toreiz, kad Suecas kanāla vēl nebija, vajadzēja ilgi un dikti ilgus mēnešus peldēt kuģot apkārt Āfrikai, un tur varēja tātad uzņemt barību, ēdienu, vīnu un tā tālāk un doties tālāk. Un tur apmetās zināms skaits holandiešu zemnieku, kuri kopa zemi un audzēja tātad, lai kuģi varētu nopirkt un kuģot tālāk. Un tur apmetās arī noteikti skaits vāciešu, jo holandiešiem patika, kā vācieši strādā, kā arī franču hugenoti, tātad franču protestanti, kuri 17. gadsimta beigās, kad karalis Ludvigs 14. atcēla Nantes ediktu, viņi tur tika apspiesti, un viņi devās uz Nīderlandi, un holandiešiem viņi tā kā drusku padaudz bija demogrāfiski un tad viņi pārceļoja uz Dienvidāfriku. Un tāpēc arī šis ir iemesls, ka jūs redzēsiet daudziem afrikāneriem, tātad cilvēkiem, baltajiem, kuri runā tādā, vienkārši sakot, holandiešu valodas atvesinājumā, jeb afrikānsā, jeb afrikandu valodā, daudziem no viņiem jūs redzēsiet ir franču uzvārdi, piemēram, Šarlīza Terona, slavenā aktrise, tas ir Teron. Romāna galvenais varonis Lurītis jau arī. Tas ir ebreju vārds. Jā. Romāna, tātad pēc tam, kad Napoleona kara laikā kāpas kolonija sagrāba Briti, tad tur sāka arvien vairāk apmesties angļu valodā runājošie cilvēki. Jo, redzat, es saku, ka ir 4 grupas, bet katrā no viņiem ir apakšdaļas. Un jau uzvārds šim galvenajam varonim ir diezgan runājošs, jo tur pat varētu saskatīt iespējams zināmas saiknes ar Latviju vai vismaz ar Lietuvu. Jo Luri, tas ir Lurie, jeb Loriā, tas ir ebreju uzvārds, un iespējams, ka kāds no viņa senčiem
Tātad 19. gadsimta beigās notika diezgan daudzu ebreju ģimeņu pārceļošana no toreizēs Vitebskas guberņas, no toreizēs Kurzemes un Vidzemes guberņām uz Dienvidāfriku. Tie bija tā saucamie litvaki, jeb Lietuvas jūdi, un viņi veido Dienvidāfrikas jūdu populācijas vairākumu. Tātad tie ir Baltie. Tātad Baltie ir ne tikai afrikāneri, jeb būri. Būrs nozīmē zemnieks. Tie ir cilvēki, kuri runāja sākumā holandiešu valodā, tad viņiem tā valoda izveidojās par tādu, viens no holandiešu dialektiem, tad šis afrikāns, kas ir viena no oficiālajām un daudz dominējošām valodām, un būrs, šim vārdam ir tā pati izcelsme, kas latviešu vārdam baurs, jeb vācu bauer. Tātad es citreiz Dienvidāfrikā tā pa jokam saku Dienvidāfrikas bauri. Un tagad mēs nonākam pie melnajiem. Tātad melnie, kā es jau teicu, Dienvidāfrikas pamatiedzīvotāji ir krāsainie. Pie krāsainiem pieder ne tikai tā saucamie bušmeņi un hotentoti, jeb koisanu tautas, tas ir tas mūsdienās pieņemtais apzīmējums, bet pie tā pieder arī dažas citas grupas, teiksim, kāpas malajieši, kurus kādreiz holandieši kā vergus atveda uz kāpas koloniju, dažādas jauktas grupas starp baltajiem vīriešiem un krāsainajām sievietēm, tādi kā, piemēram, grikvas un basteri. Tas ir ļoti sarežģīti īstenībā, es runāju ļoti vienkārši. Tagad melnie. Jā. Melnie ir cilvēki, kuri pieder pie melnās, jeb negroīdās rases, un kuri runā bantu valodās. Dienvidāfrikā ir ļoti vienkārši, jo tur tas rasu sadalījums attiecībā uz melnajiem, tas atbilst arī lingvistiskajam sadalījumam, jo viņi visi runā bantu saimnes valodās. Viņi sāka iespiesties pašreizējās Dienvidāfrikas teritorijā tikai aptuveni 5. gadsimtā, tātad apmēram Rietumromas impērijas krišanas laikā, un šis kolonizācijas process beidzās tikai 18. gadsimtā. Tātad kādu laiciņu Baltie jau bija šeit. Tātad īstenībā var teikt tā. No kurienes viņi nāk, piedod? Bantu tautu pirmdzimtene ir, kā mūsdienu zinātnieki uzskata, ir kaut kur apmēram pašreizējās Kamerūnas teritorijā. Tātad centrālajā Āfrikā. Un viņi apmēram, vispār arheoloģiskā ziņā netik sen, tātad apmēram 1000 gadu, vai 1500 gadu pirms Kristus, ne agrāk, sāka iet no turienes ārā un kolonizēt un ieņemt visu Āfrikas dienvidu pusi. Līdz ar to tur visas valodas, kurās ar nelieliem izņēmumiem, kā teiksim šīs te bušmeņu hotentotu, jeb koisanu valodas, tur runā bantu valodās. Un bantu, arī tur ir vairākas etniskās grupas, ja? Un viņiem neizdevās iekarot visu Dienvidāfrikas republikas pašu teritoriju. Jāņem vērā, tas ir ļoti svarīgi, ka darbība notiek Keiptaunā un Austrumkāpas provincē. Keiptaunu bantu tautas nekad līdz turienei kā tādas nav aizgājušas. Tur ir tikai tādi atsevišķi iedzīvotāju anklāvi, kur runā bantu valodas, bet pamatiedzīvotāji šajā Dienvidāfrikas daļā ir šie te krāsainie. Viņus var atpazīst arī par to, ka viņi runā tajās īpatnējās klikšķu valodās, varbūt tā tad var dzirdēt. Savukārt Austrumkāpas province, tā ir tā vieta, kurā šī bantu kolonizācija arī apstājās, un tieši Austrumkāpas provincē ir vietas, kurās Baltie atnāca pa priekšu un melnie tikai pēc tam. Līdz ar to Dienvidāfrikā absolūti nevar teikt, ka melnie ir pamatiedzīvotāji un Baltie ir ienācēji. Tur ir jāskata, īstenībā strikti ņemot ienācēji ir abi. Tātad vairumā teritoriju sanāca tā, ka ienāca melnie un pēc tam Baltie. Bija teritorijas, kurās melnie neienāca nemaz, un bija teritorijas, kurās ienāca pat priekšu Baltie, un pēc tam melnie. Bet pamatiedzīvotāji ir šie krāsainie. Redzat, cik sarežģīta ir šī aina. Un vēl, kas ir svarīgi, kā šie te Lūsijas izvarotāji un viņas kur fermas, viņi ir? Jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņi pieder pie vienas no lielākajām bantu etniskajām grupām, kuras saucas Xhosa. Rakstās Xhosa.
Pie šīs pašas etniskās grupas piederēja arī pirmais pēcapartīda Dienvidāfrikas prezidents Nelsons Mandela. Novecojuši šīs tautas apzīmējums, kuru gan tagad noraida viņu un tas uzskata par aizskarošu, ir kafri, jeb kafīri. Mūsdienu Dienvidāfrikā tas ir lamu vārds, tas skaitās tā kā rasu aizskārums, bet pāris vietās arī Kutsie savā romānā viņš raksta, ka Kafrārija, vecajā Kafrārijā. Tātad šī teritorija Kafrārija. Un viņi ļoti interesanti, jo jūs, teiksim, paskatīsieties uz Nelsona Mandelas fotogrāfiju, jūs redzēsiet, ka viņam ir šīs te tāda, viņš vairāk ir līdzīgs tieši bušmenim nekā melnādainajam, jo viņam ir tā trīsstūrveida seja bija. Tāda aborigēniska. Jā, tā aborigēniska. Un viņš nav tik tumšs, vai jā, ne? Tieši tā, viņam ir gaišā kāda. Kāpēc? Tāpēc, ka šie te kosā ir sajaukums, viņi lielā mērā ir atnākšo bantu un koisanu pamatiedzīvotāju sajaukums. Un ceturtā grupa, kura šeit pilnīgi nefigurē, kura varbūt arī šajā gadījumā nav svarīga, bet tā ir jāpiemina, tie ir indieši. Tie ļoti lielos daudzumos iebrauca Britu koloniālajā periodā, un viņi dzīvo lielākoties Dienvidāfrikas austrumu daļā, Natālas provincē. Ja? Un, zināt, aparteida laikā bija tāds stereotips Dienvidāfrikas sabiedrībā, ka indieši, ka viņi ir, pieņemsim, kad jūs saucat kādu santehniķi vai televīzijas meistaru, jā, tas ar lielu varbūtību būs kā poļu santehniķis, tad būs indiešu santehniķis. Lūk, 4. Un tagad varbūt par aparteidu. Jā, pagaidiet, vēl viens ātri, jā. Man liekas, ka parādās arī šī jūsu pēdējā minētā grupa, indieši, jūs sakāt, ja, jo mēs uzzinām par to eskortu pašās romāna sākumā to meiteni, ka viņa ir musulmaniete. Kur tur parādās vēl musulmaņi? Musulmaņi ir, tātad Dienvidāfrikā ir šo te krāsaino grupā. Tur pieder ne tikai koisanu pamatiedzīvotāji, bet ir dažas citas iedzīvotāju grupas, un starp tiem ir tāda diezgan interesanta un eksotiska, lai gan neliela grupa, kas saucas afrikānsa kāpsemalajers, jeb kāpas malajieši. Viņi dzīvo Keiptaunā, viņiem ir pat vesels rajons, kas saucas Bokāp. Tas ļoti tādām skaistām, daudzkrāsainām mājām. Un, lūk, viņu dzimtā valoda ir afrikāns, jeb afrikāndu valoda, jā, jo viņu malajiešu valoda jau ir atmetuši paudžu paudzes, bet viņu reliģija ir islāms. Un ir ļoti interesanti, ka viņi 19. gadsimta sākumā ir viņu reliģiskie teksti, kas ir uzrakstīti afrikāndu valodā, bet arābu burtiem. Tātad ar vislielāko varbūtību šī Soraja, tā saucamā šī te meitene no eskorta servisa, ir no kāpas malajiešu, tātad krāsaino grupas. Jā, vēl vien ļoti ātrs precizējums. Vai jūs sapratāt no romāna, jo es to, piemēram, nesapratu, pie kuras grupas pieder studente Melānija, jo viņa nav baltā? Studenta Melānija, manuprāt, pilnīgi skaidri ir baltā. Viņa dzīvo Džordžas pilsētā, kas ir tātad uz austrumiem no Keiptaunas, un man lasot šo romānu absolūti nebija mazāko šaubu, ka viņa ir baltā. Jā, bet tur ir kaut kas par sprogainiem matiem un ļoti melnām acīm. Tas, jā. Jo ir ļoti interesanti. Vai viņas draugs arī gadījumā nav krāsainais? Jā, bet portugāļu bija daudz arī. Tur vēl tas moments. Arī vēl tāds moments. Saprotiet, Dienvidāfrikas tur ir tā kā pie Bābeles torņa. Tieši tā, tas ir Bābeles torņs. Varbūt es varu paskaidrot, kas ir aparteids un kas... Jā, un tieši es ir to jautājumu ierāmē tā, ka jā, jūs pastāstiet par aparteidu, bet šajā grāmatā tā situācija tiešām tāda, ka viņi ir izdota 99. gadā, vai ne? Un aparteida atceļ kad? Formāli 94. gadā, 94. aprīlī, kad notiek pirmās daudz rasu, tātad, vairs nediskriminējot pēc rases vispārējās vēlēšanas, uzvar Āfrikas Nacionālais kongress un par valsts prezidentu kļūst Nelsons Mandela. Un lūk, 5 gados, cik ļoti ir mainījusies tā situācija, jo tas ir ļoti... Protams, šodien tā situācija ir vēl radikālāk mainījusies, vai ne? Daudz sliktāk. Situācija ir, teiksim tā, dažos aspektos sliktāka, dažos aspektos labāk un cerīgāk.
Varbūt es varu paskaidrot, lūdzu. jo pie mums, citreiz ir tā, ka Latvija ir nelabvēlīgi politiķi, kas vairāk orientēti uz zemēm, ne jau uz veco Kafrāriju vai Zululendu, bet uz zemi otrpus Zilupes. Viņi mūs apsūdz Latviju apartīdā, ka Latvijā, lūk, esot apartīds, jo, lūk, Latvijas krievalodīgos gribot asimilēt. Piedodiet, idiotiskāku apgalvojumu neesmu dzirdējis, jo pirmkārt apartīds un asimilācija ir diametrāli pretēji un absolūti pretpoli, un otrkārt apartīds ir fenomens, teiksim, sociāli politisks fenomens, kurš ir tik specifiski dienvidāfrikānisks, ka salīdzināt ar to kaut kādu citu zemju politiku nav īpaši prātīgi. Tātad, ko nozīmē šis vārds apartīds? Vārds apartīds, mēs to izrunājam, atcīmredzot caur krievu valodu, krievi to pārņēma no frančiem. Oriģinālā afrikāneru valodā tas vārds izrunājas apartheid. Un ko tas nozīmē? Apart, tas nāk no franču apart, atdalīti. Jā. Un heit, tas ir tas pats, kas vācu heit, kā vārdā vergangenheit, tā ir izskaņa ība vai šana. Tātad būtībā tā ir nošķirtība, nodalītība. Šis termins pirmo reizi parādījās presē, publikācijās 1929. gadā, tādā vairāk universitāšu kontekstā, bet kā politika, kā apzināta politiska stratēģija, aparteids tika iedzīvināts sākot ar 1948. gadu, kad notika ļoti svarīgas parlamenta vēlēšanas Dienvidāfrikas Savienībā toreizējā, kas bija faktiski neatkarīga Britu domīnija. Toreiz tur karaliene bija valsts galva, viņi pēc tam 60. gados kļuva par pilnīgi neatkarīgu republiku. Bet toreiz viņi bija tā kā Kanāda vai Austrālija, vienkāršot sakot. Un, zināt, šogad portālā Telos nopublicēts tulkojums no tāda slavena politiķa, toreiz Angļu būru kara ģenerāļa Smetsa vēstules. Lūk, šis te jau toreiz vecais ģenerālis Smets, viņš bija premjerministrs un viņa unionistu partija zaudēja un nāca pie vāras afrikāneru nacionālistu partija, kur saucās vienkārši nacionālistu partija, nacionālā partija, un par premjerministru kļuva Daniels Malāns, kurš arī sāka uzreiz, kura vadībā šī partija noturējās pie varas visu aparteida laiku, tātad gandrīz pusgadsimtu. Un viņi jau skaidri nāca ar šo programmu, ka ir nepieciešams šis aparteids. Ko tas nozīmē? Aparteidu var definēt tā, ka visi Dienvidāfrikas iedzīvotāji, pastāvīgie iedzīvotāji, tiek skatīti caur rasu prizmu un tiek sadalīti lūk šajās 4 lielajās, kā toreiz pēc oficiālās terminoloģijas sakot, rasu grupās. Un katrai rasu grupai ir jānodrošina telpiski atdalīta atsevišķa pastāvēšana un attīstība. Tas ir tas, ko propagandēja Nacionālā partija, jeb Nacionālistu partija, ka tas ir nepieciešams ne tikai baltajiem, bet ka tas ir vajadzīgs katrai no pārējām rasu grupām arī, ka tas ir visu interesēs, viņi teica. Protams, šajā momentā bija ārkārtīgi daudz liekulības, jo, protams, tas viss bija domāts ar tādu domu, ka vadošā loma būs baltajiem un nevis vienkārši baltajiem, bet balto starpā būs tieši afrikāneriem. Un kāds bija iemesls, kāpēc vispār radās šī ideja? Tur ir, teiksim, 2 faktori. Vai pat, teiksim, 3 faktori. Pirmkārt, afrikāneri, viņi faktiski zaudēja savu būru republiku neatkarību Angļu būru karā, kas bija ilgs no 1899. līdz 1902. gadam. Viņi savu neatkarību zaudēja, viņi kļuva par Britu domīniju, bet viņiem palika tas aizvainojums, ka, lūk, mēs atbraucām šeit bija tikai tukši akmeņi. Mēs izveidojām šo valsti, mēs viņu uzcēlām, un tagad mums to atņem, mums vajag tādu pašnoteikšanos. Starp citu, viens svarīgs moments. Atkal ļoti bieži Eiropā var dzirdēt, kā afrikānerus
konkrēti, viņus sauc par baltiem eiropiešu kolonistiem. Tās, protams, ir muļķības, jo afrikāneri laika gaitā ir izveidojušies pilnīgi skaidri par atsevišķu nāciju. Tie vairs nav holandieši vai nīderlandieši, viņiem ir cita mentalitāte, viņiem jau ir atsevišķa kultūra. Valoda, kurā viņa runā, ir jau atšķirīga no literārās nīderlandiešu valodas. Un viņi neuzskata paši sevi par eiropiešiem. Viņi uzskata sevi par afrikāņiem. Turklāt ir ļoti interesanti, viņiem Eiropas lietas, tas ir tikpat svešas, kā piemēram mums Bantu Latvijā. lietas. Bantu lietas. Jā. 1895. gadā slavenais amerikāņu rakstnieks Marks Tvens apmeklēja cita starpā Dienvidāfriku, un viņš arī aprakstīja to, ka viņš ar šiem būriem, jeb afrikāneriem bija runājis, un cik ļoti viņus neinteresēja tas, kas notiek Eiropā, tur Eiropas lielo kungu darīšanas, mums sava zeme jār un jāecē. Tā nav mūsu darīšana. Lūk. Un otra tālāk bija ļoti spēcīgs kalvīnisks mesiānisms, jo tradicionāli afrikāneri ir bijuši tādi ļoti spēcīgi kalvīnisti, tradicionāli tieši kalvīnistu protestantisms ir bijis viņu etniskās identitātes pamatā, tagad tas ir mainījies jau, bet toreiz obligāti jābūt kalvīni, un tā doma, ka lūk, mūsu senči tika vajāti Eiropā, un mums Dievs ir iedevis šo zemi, kas ir mūsu, un mēs pie tās turēsimies, un mums šajā zemē ir jābūt un jāvalda. Un treškārt, protams, un šis moments bija ne tikai afrikāneriem, bet arī angļu valodā runājušiem dienvidāfrikāņiem, proti ļoti vienkārši banāls bailes, kā melnādainie bantu ar savu masu vienkārši nospiedīs baltos, uzspiedīs viņiem, ja viņiem dod demokrātiskās tiesības, viņi uzspiedīs savu kārtību un izjauks to brīnišķīgo oāzi, kuru, un atkal viņi teica, mēs esam iekopuši šeit tādu brīnišķīgu oāzi, mēs gribam, lai tas paliek tā, kā ir. Un lūk, tātad šīs bailes no tā, ka, jo arī joprojām... Turklāt šķiet, ka pamatotas bailes. Pamatotas, jo bantu... Nevis izgudrotas. Tādas... Šodien ir 80% runā bantu valodās. Tātad melnie ir 80% no iedzīvotājiem tagad. Un vēl viņiem, protams, viņiem arī ir augstākā dzimstība no... Jā. Vai ne? Arī Lūsijas bērns tai starpā romānā, starp citu. Jā, bet jāsaka tā, ka es esmu lasījis atmiņas cilvēkiem, kuri bija viesojušies Dienvidāfrikā 40. gados, uzreiz pēc Otrā pasaules kara, un tur arī baltie cilvēki teica, turklāt ļoti interesanti, ka baltie cilvēki pret melnajiem izturējās ar zināmu cieņu. Viņi neuzskatīja viņus par stulbiem, vai viņi teica, nē, viņi ir gudri un viltīgi. Ja viņus pielaist pie teikšanas, viņi mūs vienkārši izēdīs 1 un 2. Vai ne? Tāda bija šis noskaņojums. Un ko nozīmē aparteids? Ir tāds priekšstats arī, ka aparteids tas nozīmē parkos soliņa ar uzrakstu tikai baltajiem, kā tas bija Amerikas Savienoto Valstu dienvidu štatos, ja pavalstīs. Jā. Tas nav tikai tas, jo rasu segregācija, teiksim, veikalos, autobusos un tā tālāk, tā pastāvēja jau Britu koloniālās administrācijas laikā. Aparteids pirmām kārtām nozīmēja sekojošo. Tie cietēji bija tieši melnie bantu, jo tika paredzēts tā, ka tie melnie arī ir sadalīti dažādās etniskās grupās, un katrai no grupām tika izveidota tas, kas oficiāli saucas homeland, jeb dzimtene. Mēs to pazīstam arī ar nosaukumu Bantustāna, vēlāk tāds jaundarinājums. Un tika izveidotas 10 šādas Bantustānas. Principā katrai bantu tautai viena, bet teiksim, tai Hosa tautai, pie kuras pieder šie melnie šajā romānā, viņiem, teiksim, bija 2, Transkei un Ciskei, un doma bija tāda. Tātad baltā valdība teica, ja jūs piedarat pie Zulu tautības, tad lūdzu jūsu dzimtene ir Zululenda, jeb Kvazulu. Ja jūs pēc tautības esat Conga, tad jums lūdzu Dienvidāfrikas pašos ziemeļos ir izveidots brīnišķīga Bantustāna Gazankulu un brauciet dzīvot tur. Tāpēc, ka jūs neesat Dienvidāfrikas pilsonis, jūs esat Gazankulu vai Kvazulu pilsonis. Bet ja jūs esat lūk šeit atbraucis strādāt uz Johannesburgu, tad jums ir jāspēlē pēc mūsu noteikumiem un jāpakļaujas šeit ar rasu segregācijai. Ja? Viņam tika izveidot speciāls vietas, kur dzīvot un tā tālāk. Un vēlāk 4 no lielākajām Bantustānām tika, starptautiskā sabiedrība to neatzina, bet Dienvidāfrikas valdība piešķīra tām neatkarību vienpusēji. Sakot, lūdzu, un lielākā no Bantustānām, kas atradās
valsts ziemeļu daļā. To varbūt vēl daži latvieši vēl atceras tā bija Boputatsvāna, jo Latvija pēc neatkarības atgūšanas mēģināja atsevišķi uzņemt ekonomiskos sakurus ar to Boputatsvānu. Un Latvijas tādā selektīvā kārtā, jā, jo formāli uz papīra tā skaitījās neatkarīga, un tas arī, un tas, starp citu, ir ļoti, jo, nu labi, pie aparteida atcelšanas tagad nonāksim. Lieta tā, ka, protams, ka šī situācijas bija netaisnīga. Kāpēc? Pirmkārt, tādēļ, tāpēc, ka, teiksim, ja šāda veida segregācija vai nodalīšanās ir labprātīga un brīvprātīga, ja, piemēram, Zulu saka, mēs negribam jums dzīvot vienā valstī, un viņi vienojas, ka Zulu tiek atvēlēt atsevišķi savu valsts. Nekāda problēma nav. Pirmkārt, tas tika radīts, godīgi sakot, pašiem melniem nepajautājot. Jā, viņi tika vienkārši, teiksim, 60. un 70. gados notika tādas akcijas, kuras mēs nosaukt par kriminālām, jo bija daudz melnie, kurus ar spēku vienkārši pārvietoja prom no Dienvidāfrikas tās pamatteritorijas uz šīm Bantustānām. Un arī tas, ka, ja mēs paskatīsimies uz to karti, kāda bija vēl aparteida laikā Dienvidāfrika, tad tā ļoti atgādina tādu viduslaiku vācu nācijas Svēto Romas impēriju ar tādiem pleķiem šurpu turpu. Un tas Bantustāns bija, kāpēc? Tāpēc, ka melnajiem tika atvēlēts, būsim godīgi, sliktākās aramzemes. Jā. Un līdz tas bija ļoti netaisnīgi, un tas izmaksāja ārkārtīgi lielu naudu. Labumu nekādu nedeva. Labumu tas nekādu nedeva, jo no vienas puses bija ļoti daudz tādu traģikomisku situāciju. Pieņemsim, kā bija komisijas, kuras klasificēja, pie kuras grupas pieder cilvēks. Un varēja būt tā, ka, teiksim, viens brālis tika pieskaitīts pie krāsainiem, otrs pie baltiem. Tad vajadzēja birokrātiski nest un to labot. Ja? Pēc tam bija tā, ka citreiz patvaļīgi cilvēkam noteikti, ka viņš ir Zulu. Tātad Zululendas pilsonis, tas ir Kvazulu pilsonis. Jā, bet viņš pats sevi kā Zulu neidentificē. Tas bija, un arī starptautiskais spiediens. Milzīgs starptautiskais spiediens. Jāsaka gan tā, kā 50. 60. gados Amerikas Savienoto Valstu spiediens nebija nemaz tik liels, jo viņiem bija pašiem problēmas ar rasu attiecībām dienvidu pavalstīs, 60. gadu sākumā un tā tālāk. Bet cilvēki saprata jau tādu, teiksim, lielākā daļa domājošo cilvēku. Dienvidāfrikā saprata, ka tā aparteida sistēma ir samāksloti uzspiesta un ka tā nevar ilgtermiņā pastāvēt, tā būs jāmaina. Piemēram, slavenais sirds ķirurgs Kristiāns Bārnards, kurš bija pirmais pasaulē, kā zināms, kurš pārstādīja dzīvam cilvēkam sirdi. Viņa viedoklis arī, viņš bija pret aparteidu, viņš uzskatīja vienkārši, ka valsts ir jāsadala un lai baltajiem un krāsainajiem, kuri vēsturiski, viņi arī saprecējušies, bija vēsturiski un tā tālāk. Viena daļa, un tad melnajiem atstāt otru daļu. Tātad, kā teiktu Čehi un Slovāki, vēlāk civilizēta šķiršanās. Ja? Bet bija tā, ka nevar teikt, ka aparteida laikā nebija nekāda dialoga ar tā pretiniekiem. Protams, pretinieki tie bija, galvenā organizācija bija Āfrikas Nacionālais kongress, kas ir kreisā partija, kas tagad joprojām ir pie varas. Šo partiju un it īpaši tās kaujinieku spārnu, kas saucās Umkhonto ve Sizwe, atbalstīja Padomju Savienība. Angolā bija izveidotas apmācības nometnes, kuras apmācīja šos kaujiniekus, bet dialogs bija, piemēram, 63. 64. gadā grupa prominentu Āfrikas Nacionālā kongresa vadītāju ar topošo prezidentu Nelsonu Mandelu priekšgalā tika notiesāti par terora aktiem. Tas bija tas saucamais Rivonijas tiesa, pazīstam vēsturi Rivonijas tiesa. Un Nelsons Mandela bija apcietinājumā, bet ar viņu centās tomēr uzturēt dialogu. Piemēram, sāksim ar to, ka Dienvidāfrikas valdība tādus sarunas ar Āfrikas Nacionālo kongresu uzņēma jau sākot ar 1978. gadu, kas bija vēl tomēr aparteida tāds spēcīga aparteida laiks. 80. gadu sākumā premjerministrs bija Pīters Bota, un viņš jau 80. gadu sākumā piedāvāja palaist brīvībā Nelsonu Mandelu ar tādu nosacījumu, ka Mandela publiski atteiksies no vardarbības kā rīcības metodas. Mandela atteicās un palika apcietinājumā. Bet Pīters Vilems Bota bija ļoti tāds
sākotnēji daudz sološs premjerministrs, jo viņš bija atvērts dažādām reformām, mērenā ziņā tomēr, un viņa laikā 1983. gadā tika pieņemta jauna Dienvidāfrikas konstitūcija, kura mīkstināja šo aparteida režīmu tādā veidā, ka Bantustānu sistēma palika uz vietas, bet tika izveidota pirmo reizi parlamentārā tiešā pārstāvība, speciāls parlamentārās palātas, ne tikai baltiem, bet arī krāsainajiem un indiešiem. Un viņš, tātad Bota, viņš bija, tātad uz viņu skatījās pasaule ar tādu lielu cerību, un 85. gadā Pīteram Botam notika sirdslēkme. Un acīm redzot, mēs nezinām, to tikai Dievs zina, vai ne? Varbūt viņam bija kaut kāda reliģiska, kaut kādā no viņa viedokļa apskaidrība. Bet pēc tam, kad viņš atkopās, tad viņš teica, es teikšu vienu ļoti svarīgu runu, teica Bota. Gaidiet visi, un ne tikai Dienvidāfrika, visi baltie, melnie, krāsainie, sēdēja pie televizoriem, pie radio, bet arī visa pasaule, kā varbūt Bota tūlīt paziņos, kā partijas tiek atcelts. Tas bija 85. gads. Bet Bota teica, mēs esam atvērti mērenām reformām, bet aparteids šeit stāv un paliek. Un mēs esam pārgājuši Rubikonu, un te mēs stāvam. Tas ir gandrīz vai kā var salīdzināt ar to slavenu Luteru izteicienu, šeit es stāvu un citādi nevaru. Un šo runu sauc par Rubikonu runu, jo Rubikons viņš lietoja šo izteicienu. Un lūk, pēc šīs runas, kad tas bija kā augsta ūdens šalts, Amerikas Savienotās valstis pieņēma bargu sankciju likumu 86. gadā. Ronalds Reigans bija pret, Ronalds Reigans bija prezidents, viņš uzlika savu veto, kongress veto pārvarēja, un tad Dienvidāfrikā sākās spēcīgas ekonomiskās problēmas, neraugoties to, ka valsts ir ārkārtīgi bagāta, ar visādiem, viņiem ir tur ir visa Mendeļejeva tabula, tur ir urāns, tur ir volfrāms, tur ir zelts, dimanti, vienīgais naftas tur nav. Un tad sākās tāda doma, ka tomēr kaut kas ir jādara, ka ir jāmaina. 90. gadā pēc Botas, kurš bija premjers, pēc tam kļuva par prezidentu kļuva Frederiks de Klerks. 90. gadā tika palaists no cietuma, tātad atlaists Nelsons Mandela. Sākās sarunas ar ANK, ar Āfrikas Nacionālo kongresu, tika izdarīts, starp citu, liktenīgā kļūda, ka tika atcelts komunistisko partiju un kustību aizliegums. Tā bija ļoti liela kļūda, kas tika izdarīta, jo aparteids bija jāceļ, bet tas nebija pareizi darīts. Un tad Baltie bija tie, kuri tātad notika 93. gadā notika referendums, kurā piedalījās tikai Baltie, un Baltie nobalsoja par to, lai aparteids tika atcelts un lai notiktu vēsturē pirmās visu rasu vēlēšanas, un 94. gada aprīlī notika pirmās vēlēšanas, kurās piedalījās visu rasu pārstāvi vienlīdzīgi, un vēlreiz atgādināsim, ka tie bija Baltie, kuri ar savu vairākumu pārliecinoši bija nobalsojuši par to, lai tā notiek. Kādas kļūdas tika? Jā, lūk, mēs nonākam līdz romāna situācijai. Tātad mēs beidzot nonākam tur. Romāns ir 99. gadā, ja? 5 gadi ir pagājuši. Un kāda ir situācija? Un tas iespējas tiešām tāds romānā, ka 5 gados Baltie ir bezmazliet iespiesti stūrī un no tāda vēsturisku kopsakarību skatpunktu liekas, neticami, kā grupa, kas tik ilgstoši ir varējusi atrasties pie varas svirām, kā viņa tik ātri varēja zaudēt varu. Jo ļoti bieži arī Latvijā, piemēram, vēl pēc 18. gada tā vācu ietekme tur ekonomiski un tam līdzīgi vēl bija. Izstāsta, ka Dienvidāfrikā tas viss daudz ātrāk. Ne tikai zaudēta, vara un ietekme, bet arī, to man gribētos jums pajautāt, vai tas apraksts par 99. gadu, ja, kad šajos laukos ir faktiski pilnīga anarhijas un bezvaldības situācija, kur cilvēks var tikai ar ieroci pats sevi aizstāvēt, kur ir pilnīgi bezpalīdzīga policija, ja, kur ir pilnīgi bezpalīdzīga tiesu sistēma un notiek visas sabiedrības, ne tikai melno, bet arī balto kopēju morāli degradāciju, jo viņi sāk pieņemt, ka grupveidā izvarot sievietes ir normāli, ka to vienkārši jāsamierinās, ja mēs šai zemē dzīvojam. Jāsaka, ka
aparteida, pēc aparteida atcelšanas tātad psiholoģisko atmosfēru romāns, manuprāt, apraksta pareizi un ļoti adekvāti. Sanāk tā, es parēķināju, ka darbība notiek 97. gadā, jo pats Lūri ir dzimis 45. Un ja viņu ir 52, tad tas ir 97. gads. Tātad tie 3 gadi pēc formālas aparteida atcelšanas. Ja? Jāsaka jau, ka starp 90. un 94. gadu jau pirms tā rasu segregācija vairs netika piemērota. Tātad nebija tā, ka vienā dienā uzreiz visi uzraksti tikai baltiem vai tikai melniem pazuda. Nē. Bet tika izdarīts vairākas liktenīgas kļūdas. Man ir tas, piedodiet par romānu kontekstā, negods, piedodiet par kalambūru, pazīt vienu no konsultantiem pēc tautības Ungāru, kurš piedalījās jaunās Dienvidāfrikas Republikas konstitūcijas rakstīšanā. Viena liktenīga kļūda bija tā, ka tajā eiforijā, kuru es viņam gan nevaru pārmest to, es saprotu, ko viņš ar to domāja. Viņš bija ļoti liels optimists, Nelsons Mandela, pirmais nebaltais prezidents, kuru ievēlēja 94. gadā, un Mandelas doma bija tāda, ka Mandelas bija kritisks arī par savu pagātni. Lielā mērā viņš pārskatīja savus uzskats, viņš bija arī opozīcijā arī daudziem cilvēkiem no savas pašas partijas, jau kad viņš bija prezidents. Viņš teica, ka Dienvidāfrikai ir jākļūst tādai miera un draudzības oāzei, un viņš lietoja to izteicienu varavīksnes nācija. Šodien varavīksne drusciņ citādi varbūt nozīmē, bet Dienvidāfrikas kontekstā tas ir jāsaprot vairāk tādā veselīgākā nozīmē. Bet problēma ir tā, ka tik daudzveidīgā un šīs te piespiedu sadalījumā, teiksim, ievainotā sabiedrībā taisīt unitāru valsti bija neprāts. Dienvidāfrikai pēc veselās saprāta spriežot būtu jābūt federatīvai valstī, federālai valstī, ar augstu federālo vienību, autonomijas pakāpi. Nevis tā, kā tas notika, ka tika vienkārši tās Bantustānas, sakot, ka tā ir aparteida paliek, un tās Bantustānas likvidē. Tās tika likvidēts un atpakaļ inkorporēts Dienvidāfrikā, bet tādā veidā jau tiek likvidēta arī autonomija. Reāla autonomija tajās Bantustānās, lai kaut kāda tomēr bija. Ja? Tagad tā tiek likvidēta. Tur, principā, taisīt unitāru valsti pēc aparteida, tā bija, protams, tas bija neprāts, un arī tiek maksāts par to. Bet jāsaka tā, ka tā situācija ar to vardarbību un ar policijas nespēku ir lielā mērā tomēr atkarīga no provinces, kurā notiek darbība. Kutsie romāna negods darbība notiek vienā no šajā ziņā visnelabvēlīgākajām provincēm, Austrumkāpas provincē, kuru apdzīvo blakus baltajiem tātad šīs te Hosa grupas pārstāvji, kuri tur ir vairāk, un tātad kuri arī, tātad tur tas netiek precizēts, bet viņi skaidrs, ka tie ir viņi, jo ik viens tātad Dienvidāfrikas reālīs pārzinošs cilvēks sapratīs, ka tā ir viņu etniskā piederība, un Baltie, principā, aparteida atcelšanas procesā jau bija ļoti spēcīgas bažas no balto puses, jo tepat blakus gandrīz kaimiņos atrodas tāda brīnišķīga valsts kā Zimbabve, bijusī Dienvidrodēzija. Un cilvēki lieliski redzēja, kas notika, kad nāca pie varas melnais vairākums un baltie fermeri tika vienkārši iztriekti ārā. Jā. Un tagad tas atkārtojas Dienvidāfrikā? Nē, Dienvidāfrikā tas, paldies Dievam, negluži atkārtojas. Ir vietas, kurās ir, patiešām slikti. Policijas bezdarbība romānā, starp citu, ir aprakstīta ļoti, tā, pareizi un ļoti labi. Bet šeit jāsaka arī tāda lieta, kura varbūt šajā romānā tā neparādās, ir tas, ka, ne visi fermeri ir tādi kā Lūsija. Lūsija ir bijusi hipija, kura no hipiju komūnā, un viņi iegādājas šo zemi un tā tālāk. Bet tur taču no baltajiem fermeriem absolūtais vairākums tomēr ir afrikāneri, kuriem šīs zemes pieder jau paudžu paudzēs,
Ja, ar nelieliem izņēmumiem tās zemes nav tikušas atņemtas melnajiem, bet vienkārši Baltie ienāca un iekopa sausas un nevienam nepiederošas zemes. Mums Latvijā arī, teiksim, latvietis, kurš lasīs šo romānu vai jebkādu citu tekstu par Dienvidāfriku, latvietim var būt grūti saprast, jo mēs esam maza valsts, maza zeme, un ļoti kompakta. Mums ir ārām zemes, mežu zemes, un viss kādam pieder. Mums ir grūti iedomāties, ka tik milzīga teritorija, jo Dienvidāfrikas Republika tas ir apmēram 19 Latvijas pēc teritorijas, jā, un 61 miljonus iedzīvotāju. Un, kad Baltie tur ienāca, tad tikai mazs procents zemes melnie vai krāsainie reāli izmantoja. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi, atšķirībā no baltajiem, viņi neprata rakt artēziskās sakas. Un bez tam sausa zeme ir vienkārši nederīga nekam. Un Baltie ienāca un iekopa lielākoties nevienam nepiedroši. Jā, bija gadījumi, kad Baltie atņēma zemes, jā, bet tas bija drīzāk izņēmums, un tas ir ticis labots, jo pēc aparteida atcelšanas tika pieņemti tāda likuma pakete, teiksim, lai šo netaisnību labot. Līdz ar to nevar teikt tā, ka šeit ir joprojām pastāvoša netaisnība, kas vēl joprojām būtu jālabo. Lūk, bet kas neparādās romānā, ir afrikāneri. Un afrikāneriem šī zeme, viņi uztver šo zemi kā savējo. Un viņiem ir ārkārtīgi ārkārtīgi spēcīgi, viņi ir gatavi sargāt savu zemi. Ne tā kā Lūsija, ka vienkārši padoties un tā tālāk. Ja? Un viņi arī ir, ja mums būs laiks, es vēl paskaidrošu, kas tika darīts vēlāk. Ja? Viņiem ir ļoti spēcīga vēlme aizstāvēt šo savu zemi un arī pašorganizācijas spēja. Jo afrikāneriem ir jau cauri gadsimtiem iznāca cauri tāda izpratne, ka palīdz pats un tad Dievs tev palīdzēs. Līdz ar to, piemēram, darbība notiek 97. gadā, bet tieši 97. gadā Dienvidāfrikā tika izveidota daļēji no augšas, bet lielākoties no apakšas tā saucamā lauku aizsardzības programma, Rural Protection, RPP, Rural Protection Program, kas bija ļoti efektīva un kura gan pašus fermerus apbruņotos ietvēra, gan Dienvidāfrikas armijas veterānus, un kas bija tāda visaptveroša programma tieši fermeru aizsardzībai. Ja? Bet 2003. gadā prezidents Thabo Mbeki paziņoja, ka šī programma tiek atcelta un būtībā aizliegta. Tātad būtībā paliekot baltos fermerus atkal zem tā pastiprinātā sitiena no šādu te laupītāju puses. Lūk, jā, mēs tūlīt dodamies pauzē, redzot, jādala divās daļās šī saruna, vai ne? Bet, man liekas, romānā šo klasisko, jūsu minēto afrikāneru, to pašaizliedzīgo bruņoto zemnieku pārstāva Lūsijas kaimiņš Ettingers, kurš tad vienā brīdī pats viņai arī stāsta, kad jau tas nelaime vai uzbrukums ir noticis, aptuveni ar to domu, es pārstāstu saviem vārdiem, ka, ko tu hipija dzīvo, ko tu biji domājusi, ka, kur tev ir ieroči, suņi, tur tā visa aizsardzības sistēma. Labi, viņai bija gan ierocis, gan suns, vai ne, bet, acīm redzot, nepietiekami, lai vispār, lai dzīvo. Protams, Ettingers jau ir nodrošinājis. Jā, bet arī no Davida Lurī ir komentārs par šo pašu Ettingeru, kad viņš ir vecs vīrs, viņam ir dēls aizbraucis prom, kurš negrib tur dzīvot, pārcēlies vispār neskur uz Nīderlandi vai uz kaut kādu citu vietu, un ka viņš ir pēdējā paudze. Un tad, kad viņš ies bojā, viņš iespējams visdrīzāk tiks tomēr nogalināts, jo cik tu ilgi vari apsargāt sevi, ja tu esi vecs vīrs, un viņa zeme tiks pievākta. Bet Ettingers nav afrikāners, tur tā lieta. Ettingers ir vācietis. Kucie uzsver vairākas reizes, ka viņš runā spēcīgu vācu akcentu. Viņš arī ir zināmā mērā atšķirībā no afrikāneriem, un tā kā Lūsija, viņš ir tāds iegātnis tur arī. Viņš ir vācietis, kurš nopirka tur fermu. Un viņa dēls ir aizbraucis uz Vāciju. Labi, dodamies pauzē. Jā.